Parunāsim par eksportu. Es atveru vienu no uzdevumiem, kas mums ir bijis, kad mēs vektorizējam. Te mums ir vairāki artboards, kas ir labi, un jūs ieraudzīsiet, kā tas viss strādā. Ja mēs vēlamies eksportēt, viena lieta, kas ir jāzina arī. Ja jūs vēlaties, lai pilnīgi viss izskatās tā, kā jūs esat uzzīmējuši, tad visus elementus mums ir jāatvieglo, jāpārvērš līknēs, jāuztaisa expand. Tad, ja mums ir kaut kādi efekti, ja mums ir teksti, ja, tas viss ir jāpārvērš uz līknēm. Mūsu kursu ietveros mēs daudz efektus nevis, gandrīz mazliet ko skatījāmies, ko papildus vēl var izdarīt, ja. Bet, piemēram, vektorizēšana ir viens no tiem, ja tur bija poga, lai mēs varam viņu, ja, kad mums ir pilde, tad mums vajadzēja viņu pārvērst, tas ir zabrēt, expand uztaisīt. Bez expand jūs nevarētu dabūt grupu, ja? Bez grupas jūs nevarat piekļūt pie elementiem attiecīgiem un strādāt ar mezgliem. Un, ja ir teksts, protams, jūs tekstu arī varat parasto tekstu. Arī tāpat viņu eksportēt, bet, ja jūs vēlaties, lai tiešām ar viņu nekas slikts tur nebūtu, ja, tad obligāti mums ir jāuztaisa tape un jāpārvērš viņš klikšķinājumu. Tad create outlines jāuztaisa shift Ctrl O, vai šeit arī jābūt pogai create outlines, kur ir. Ja? Tikai tad, kad mums ir atlasīts teksts, tad mums šī poga ir redzama un viņu var noklikšķināt. Un kā mēs eksportējam? Mēs ejam uz file un export. Un šeit mums ir export S. Un jums šeit parādās mape, kur jūs esat šobrīd. Jūs varat izvēlēties, kur tieši jūs gribat saglabāt. Jūs varat iedot nosaukumu. Šeit var izvēlēties tipu, kā jūs vēlaties saglabāt, kā PDF, kā bildi, tad jūs šeit to izvēlaties. Ja mums vajag, piemēram, JPEG attēlu, tad droši varam to darīt. Un šeit ir tāds ķeksīts, kur blakus ir uzrakstīti jūsu artboards. Kā jūs atceraties, artboards ir šie mākslas dēļi, baltā krāsā, kuriem mēs zīmējam. Tas nozīmē, uz viena artboard, kas ir, kādi elementi ir novietoti, tad tie arī eksportēsies. Šobrīd mums ir 4 baltās lapas, 4 artboardi, un kur viņi arī ir. Mēs varam izvēlēties kādu no tiem, vai mēs varam arī paņemt visus, un tad eksportēt attiecīgi. Tad mums tika paprasīts opcijas, JPG options, mēs varam izvēlēties kvalitāti, atkarību no tā, kurus vēlaties viņu izmantot, tad mēs arī izvēlamies kvalitāti, ja izmantosim datoram, tad mēs mierīgi varam palikt pie 72 ppi, un tad klikšķinām OK. Un tad viss automātiski notiek, un jums parādās mapītē, izvēlētajā mapē, kur jūs varēsiet apskatīt šos attēlus. Ir vēl viens veids. Mēs varam šeit noklikšķināt window un noklikšķināt pogu. Artboards. Šeit mēs redzam arī katru šo artboardu. Es gribēju parādīt vēl vienu lietu.
esat eksporta. Un šeit mēs varam paņemt elementu un viņu ielikt iekšā. Kā jūs redzat, šeit man ir pelīte, re, kur šeit man ir lauva, un es negribu visu maklotnēli eksportēt. Ja es vēlos tikai vienu elementu, tāpēc es varu vienkārši paņemt vienu elementu un viņu ielikt iekšā. Es varu šeit viņam iedot nosaukumu. Un tagad šeit es varu izvēlēties, ko tieši es vēlos eksportēt. Un te ir poga eksport. Šeit ir scale, cik lielus man viņus vajag. Šeit es varu izvēlēties PNG vai JPG. PNG principā ir ļoti labs variants priekš visiem attēliem, jo viņš ir daudz labāks nekā JPG, jo viņam nav tā kompresija. Kā arī, ja jums nav fona, tad viņš arī viņu eksportēs bez fona. Ja jūs vēlaties vienu bildi dažādos skēlos, tad jūs varat teikt skēlu, noklikšķināt pogu un pievienot vēl citu skēlu. Tad, kad gatavi, tad jūs klikšķiniet eksportu un norādāt mapi, kurā jūs vēlaties eksportu, lai eksports notiktu, un tad klikšķiniet. Un tad attiecīgi jums parādīsies mapīte ar jūsu eksportētajiem elementiem. Ja? Šeit ir screenshots no manas mapītes, kur ir eksportēti šie 3 faili. Lūdzu, pamēģiniet. Es jums parādīšu vēl, kā man ir man eksportētie faili. Ja? Šie ir tie artboardi. Un šeit, kur ir šis te zīmējums. Un redziet, viņš tikai artboard eksportē. Visu to, kas iet ārpusē, viņš nogriež. Tāpēc elementiem vienmēr ir jāatrodas uz visas lapas. Tad, ja kaut kas iet ārā, vienkārši ziniet, ka šīs nebūs. Ja, uz jūsu eksportu.